Jā, šodien ir lielā piekdiena, visiem sveiciens tojošās lieldienās. Šodien ir arī lielā spēle futbolā Latvija-Slovākija, jeb Slovākija-Latvija, un tiešām Tirnovas stadions ir ļoti labs, jā, viņš ir pavisam jauns un izskatās diezgan iespaidīgi. Zālēs ir perfekts, tā kā vajadzētu būt ļoti labam futbolam. Pirmkārt, liels paldies puišiem par lielo pašatdevu un vēlēšanos. Jā, viņi tiešām ar lielu prieku ir ieradušies šeit izlasē un darbojas ar 100% pašatdevi. Lieliski nometni mums izdevās Spānijā. Jā, lielisks turpinājums šobrīd ir arī Slovākijā, kur mums ir labi apstākļi un labs pretinieks. Un pirmām kārtām jau tiešām bija liela pauze, 4 mēneši, un gribējām satikt spēlētājus, un lai viņi satiekās, lai viņi iegūst pozitīvas emocijas. Un mēs atceramies tās sadarbības uz laukumu, ko mēs darījām pirms tam. Un vairāk vai mazāk mēs esam Slovākijas izlasēji ļoti labi sagatavojušies, un viņš izšķirš, principā, ko mēs parādīsim uz laukumu. Tā spēle 2-2, principā Rīgā abām komandām neko neizšķir, tikai prestiža jautājums, un mums bija liels prieks pēc 0-2 atspēlēties 2-2 un izdarīt to praktiski beidzamajās sekundēs. Jā, šobrīd arī šī pārbaudas spēle Slovākijai, tā ir viena no spēlēm, lai gatavotos uz Eiropas čempionātu, kurš notiks Francijā. Mums tāpatās tās sagatavošanās spēles pirms atlases ciklu uz pasaules čempionātu un, protams, pirms Baltijas kausa. Tā kā laba līmeņa spēle, ja Slovākijas izlase ir viena no tām, kas startēs Eiropas čempionātā. Priekš mums tas ļoti labs sparings ir. Es domāju, ka Latvija ir noilgusies pēc laba futbola, un jūs tiešām šodien redzēsiet kvalitatīvu spēli no abām komandām, jo tiešām ir liela meistari, vislabākie praktiski spēlētāji ir savākušies, un gribās, lai tas atbalsts jau no šīs dienas jau būtu tikpat labs kā iepriekšējās spēlēs. Bija fantastiski redzēt pilnu stadionu pēdējās spēlēs Rīgā. Jā, es domāju, ka mēs ar savu spēli pierādījām to, ka mēs varam kvalitatīvi spēlēt un arī sacensties ar pretiniekiem un radīt arī rezultātu. Un, tā kā, paldies visiem līdzjutējiem un faniem par atbalstu, un mēs ceram, ka viņš būs tikpat liels un tiksimies jau Baltijas kausā arī Latvijā.